Jaunieši bīstoties no vārdu salikuma jaunatnes politika. Šādi vienaudžu pasīvo iesaisti novada dzīves veidošanā skaidro Ogres novada jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas projekta realizētāji. 25. janvārī prezentētas Ogres novada jaunatnes politikas pamatnostādnes 2013. līdz 2017. gadam. Pie šīm pamatnostādēm darbs tiks turpināts, lai izveidot konkrētākas šīs rīcības, ko mēs tieši darīsim. Tās ir iezīmētas, bet veicot darbu pie šīm pamatnostādēm, mēs nonācām pie secinājuma, ka daudz kas ir pārāk nekonkrēts, mums to vajadzētu vēl konkretizēt. Un ar to tas mērķis ir šobrīd izveidot komisiju zem pašvaldības kā oficiālu komisiju. Un tad jau sāksies, manuprāt, konkrētāks darbs pie pamatnostādes reāls īstenošanas dzīvē. Konsultatīvās komisijas izveide esot viena no darbības formām, ko dzīvē esot plānots ieviest tuvāko mēnešu laikā. Bez tam novadam tikšot piesaistīts papildus speciālists darbā ar jauniešiem, kas risinātu jautājumu par jauniešu lietu koordinēšanu. Papildus speciālisti piesaist mūsu novadā, kas reāli tūlīt, es domāju, februārī jau arī tiks realizēta, jo patreiz vairs šķēršļu nav. Mums ir apstiprināts budžets, mums jau tiek izsludināts šis konkurss ar šo speciālista vietu. Un arī tālāk tad piedāvājot un izdiskutējot, tad nākošā darba forma mums izkristalizējās, ka varētu būt šī konsultatīvā komisija, kurā tad arī mēs varētu iesaistīt gan šo speciālistu, gan pašvaldību deputātu pārstāvjus, gan konkrētu jauniešu organizāciju pārstāvjus, skolu pārstāvjus. Sintija Jurgalāne skaidro, vienaudžus biedē atbildība un nopietnība, kas saistās ar kopīgu sadarbību starp pašvaldību un jauniešiem. Projekta sākumā tā izstrādē iesaistījušies 8 jaunieši, bet beigās palikuši vairs tikai 3. Jauniešu doma noteikti iegūs lielu pieredzi, jo mums nekad iepriekš nebija iespēja strādāt ar pašvaldību tik intensīvi. Tā kā sadarbība bija ļoti maza. Un arī tas, ka jauniešu doma ļoti daudz ieguva rakstot šo dokumentu, jo tā bija diezgan milzīga atbildība. Tā kā daudz vajadzēja strādāt pie tā un daudz informācijas uzzināt. Un tāpēc es domāju, ka iegūms ir liels. Balstoties uz 2012. gada februārī fiksētajiem datiem no vairāk kā 38,000 Ogres novada iedzīvotāju, 19% sastāda jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, no kuriem nedaudz vairāk par trešdaļu dzīvo Ogrē un Ogresgalā. Savukārt dati par jauniešu darbību pagastos un iespējām iesaistīties novada dzīvē ir joprojām atklāts jautājums, kas tiks aktualizēts arī kādā no turpmākajiem sižetiem. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.